Labi, tā diena ir klāta, jāsāk jaunais projekts. Pagaidi. Man liekas, ka pa priekšu vajadzētu pastāstīt, kas tad vispār ir šis projekts. Ja esi bijis Ventspilī, kopš tiek uzcelts jaunais veloparks, varbūt esi pamanījis tādus lielus solus, kas tur stāv. Tieši tie ir arī šī projekta iedvesme. Mērķis ir izveidot cik vien iespējams kopītam beņķim, solam, ja sauļošanās krēslam. Netak, tīšbeņķim. Un šo projektu gan pasūtīja, gan sponsorē mans tēvs. Tā kā liels paldies viņam. Es ceru, ka ideja tagad ir pa lielam skaidra. Var skatīties tālāk. Šodien ir brīnišķīga diena sākt jaunu projektu. Saule nekož mugurā. Nav gandrīz vējš, bet ir silts un nav lietus. Vienīgais, ka lietu sola ap 4 un tagad ir kaut kāda 1:00. Es ceru, ka es paspēšu kaut ko paveikt izdarīt. Sākšu ar grūtāko, kam būs vajadzīgi šie 4-metrīgie lokšņu tēraudi. Platumā viņi ir 80 mm, biezumā 8 mm. Un grūtākais kāpēc, jo šīs divas loksnes man būs jāizloka vienā pusē, lai augstums būtu pusmetri no zemes, otrā pusē veselu metru no zemes. Un man tādi jāuztais 2, pēc iespējas identiski. Tā kā kamēr vēl nesāk līt, es jau jūtu kādu pilīti, jāsāk strādāt. Pie šādiem projektiem ir īpaši svarīgi nomērīt visu 7 reizes un tad tikai nogriezt, jo otru variantu te nav. Nav gan, jā. Jeb šajā gadījumā izlocīt. Šeit ļoti prasītos tādu hramu un dzels aizdedzināšanas instrumentu. Ja citādi, lai aizdedzinātu gāzes degli, vajag vēl vienu gāzes degli. Tā doma ir uzsildīt locījumu vietu. Es nezinu, vai viņš būs gluži sarkans, bet censties izlocīt viņu tā, lai sanāk simetrisks apaļš izliekums. Rekur, kāpēc es ieminējos par to aizdedzināšanas instrumentu. Šitā vienam pašam diezgan čakarīgi un arī nedaudz bīstam. No malas skatoties, man pašam krīt uz nerviem, kā es sākumā domāju viņu tur izlocīt. Taču uzkāp uz tā metāla ar vienu kāju un tādu izloc. Ko tu tur mēģini no tā viena galviņa iestumt? No vienas puses man bija bail izkausēt zoli. Vispār no sākuma man bija doma uzlikt laktu virsū uz tās loksnes, lai tad, kad es viņu liecu, man nav tā loksne jātur pašam pie zemes. Bet es goda vārds nezinu, kur man pazuda 100-kilogramīga lakte. Izliekts ir. Galvenais, lai ir metrs virs zemes un lai paliek pāri izlocīt pusmetru tajā galā. Jānomēra, cik man šeit sanāca tagad. Jā, viss kārtībā. 1 metrs ar apmēram, kur es tagad rādu. Un šeit tāda neliela mācība. Vienmēr atceries, kas tikko bijis karsēts.
Tas ir ideāli, tieši tā kā es gribēju. Var lieko nogriezt nost. Galvenais, lai te nesanāk pa zemu. Tas pats attiecās arī ar otru pusi. Un, lai gan kopš karsēšanas ir pagājušas vismaz 5 minūtes, metāls joprojām ir ļoti karsts. Tā kā tērauds neaizgāja vēl līdz sarkankvēlei, plastiskās un elastīgās īpašības viņam baigi nekā neietekmējās. Pirksts gan es apdedzināju. Vadoties pēc skices, šie tie 1000 mm, ko tikko nolocīju, jāsatnāk vēl 2360 uz to pusi, un tad pusmetru uz augšu. Okay. Tātad ir tieši pa izmēriem, ir vairāk kā 10 cm robeža. Es nezinu vēl īsti kā, bet kaut kā jāprēķina, lai locīšanas beigās šī ārējā mala vertikālā ir 2360 mm. Tātad man būtu jākarsē, kur šī kreisā līnija ir. Tur jābūt galam. Tā kā man tagad cītīgi jāpadomā. Es domāju, kaut kā tā. Būtībā šī pēdējā līnija neko nenozīmē. Visbūtiskākais ir tikai attālums no otras malas. Un tam jābūt ir šeit, kur šī līnija trāpīja. Bet es mēģināšu karsēt kaut kur tur, lai tas locījums veidojās no turienes. Jo tas locījuma rādījums sanāk diezgan liels vispār. Grūti paredzēt. Nu, ja nebija skaidrs, tad par šo malu es biju dikti uztraucies, jo pēc tam vēlreiz karsēt, taisnot un atkal salocīt es dikti negribēju. Ok, kaut kā tā. Man liekas, man sanāca, ka kopējais garums ir nedaudz lielāks par to, kāds vajadzīgs. Es tagad izmērīšu. Jā, jo kaut kāda iemesla dēļ es tomēr to metālu karsēju ne tur, kur es biju atzīmējis. Kāpēc? Nu, man tagad grūti pateikt, kāpēc es tā biju izdomājis, bet nevajadzēja. Apakšā īstenībā ir vairāk, ir 2400. Tas, izklausās daudz, bet tas ir 4 cm tikai vairāk. Bet augšpusē gali gana ir tik, cik vajag. Un tas būtībā ir svarīgākais. Šis bija veiksmīgs piegājiens. Es ceru, ka man tāpat izdosies arī ar otru. Vakar lietas tā arī līja visu vakaru, bet šodien izskatās, ka kādu laiciņu nelīs. Es ceru, ka man gāze vispār pietiks. Un šeit stop.
Es netīšām aizmirsu uzlikt filmēt, kā es liecu otrs loksnes vienu galu. Jā, un pēdējo reizi, kad es karsēju, man beidzās gāze, tāpēc šeit es mēģināju pārvaldīt. Varbūt es varu ar saviem spēkiem viņu izlocīt, bet nē. Un nekas cits man neatlika, kā varbūt vēl vienreiz pamēģināt. Bet nu tagad pavisam skaidrs, ka gāze tur vairāk baigi nav. Un tā kā man citu variantu tāpat nebija, es pamēģināju arī ar šo mazo gāzes degunu, kas nebūtu nemaz slikti, bet arī šim gāze gāja uz beigām. Un es nezinu, vai šī minimālā karsēšana kaut ko vispār deva, vai tas bija izmisuma spēks, bet galā izlocīt izdevās. Izlocīts ir. Bet, kad saliek abus kopā, parādās neliela problēma. Visi gals sakrīt, augstums tur tāpat rezervi ir, bet otrā galā nesakrīt. Un interesantā kārtā tas, ko es tikko izlocīju, ar daudz mazāk karstumu, izskatās labāk izlocījies nekā tas, kur es ilgi karsēju. Man doma, varbūt es varu tomēr ar rokām izlocīt šo iepriekšējo nedaudz augstāk, lai sakrīt ar tagadējo. Ja vien jūs zinātu, kāds ārprātīgs čakars man tikko sagaidīja. Izskatās, ka šāda veida liekšana būs bezjēdzīga. Atliek dabūt vēl gāzi. Un gāzi es dabūju. Šī ir tīra propāna gāze. Pēc idejas tā deg vēl labāk un karstāk nekā propāna butāna maisījums, ko izmantoja līdz šim. Vienīgais mīnus propānam, tas ir dārgāks. Tas ir kārtībā. Pilnīgi cita lieta, bet jebkurā gadījumā šī situācija man paprasa vairākus piegājienus. Ceram, šī būs pēdējā reize, ka jākarsē.
tagad vismaz abi dzelži ir savstarpēji ļoti līdzīgi. Metāls varbūt ir karsts, bet balons augsts. Pilnīgi ledus kārta ir virsū. Derēs. Protams, ka šis locījums nav diezgan glīts salīdzinot ar otru. Bet tā sanāca. Apakša nav tik svarīga kā tas, kas būs augšā. Kāpēc vispār locīt? Tas ir tikai iespaidojoties no oriģinālā dizaina. Un šis viss process man diezgan daudz ko pamācīja. Tā kā šī tērauda liekšana nedaudz ievilkās, ar to arī pirmā daļa noslēdzās. Paldies, ka skatījies!